Konkurences padome ir uzsākusi jaunu iniciatīvu informēt sabiedrību daudz detalizētāk par paveikto. Šajā pirmajā pusgadā mēs esam vairāk bijuši fokusēti uz mērķtiecīgu un inovatīvu konkurences uzraudzību. Un tajā sakarā mēs esam paveikuši vairākas iniciatīvas. Pirmkārt, jau mēs esam uzsākuši pirmo pārkāpumu izpētes lietu, balstoties uz iestādē izstrādātu monitoringa rīka signāliem. Un šajā sakarā šīs lietas izpētes ietvaros arī esam veikuši apjomīgas procesuālās darbības visās 3 Baltijas valstīs, kas arī ir tāds signāls par ciešāku Baltijas valstu konkurences uzraugu sadarbību. Gada pirmajos 6 mēnešos esam pieņēmuši 3 lēmumus pārkāpumu izpētes lietās, tā skaitā par dominējošu stāvokļu ļaunprātīgu izmantošanu un procesuālo pārkāpumu. Esam ierosinājuši 2 jaunas pārkāpumu izpētes lietas un strādājam pie arī jauniem izpētes procesiem. Kopumā iestādē aktuāli ir 6 procesi, 6 aktuālas pārkāpumu izpētes lietas, par kuru rezultātiem plānojam informēt 3. un 4. ceturksnī. Apvienošanās uzraudzības kontekstā varu minēt, ka ir palielinājies padziļinātās izpētes skaits, tāpat kā pirms apvienošanās konsultāciju skaits ir pieaudzis. Esam aktīvi bijuši publisko personu uzraudzībā, un šajā pirmajā pusgadā esam snieguši 13 atzinumus. Savukārt, runājot par tirgus uzraudzībām, šobrīd varu minēt, ka fokusā mums ir tādas nozares kā veselība, pārtikas mazumtirdzniecība, IT jomas iepirkumi un finanšu pakalpojumu tirgus. Turpinam arī kā ierasts aktīvi strādāt ar izglītošanas jautājumiem. Šajā pirmajā pusgadā esam izglītojuši kopumā 700 dalībniekus, esam publicējuši 12 ekspertu rakstus, izdot arī metodiskie materiāli. Un šobrīd arī ir mūsu mājaslapā pieejams ērts kalendārs, kurā ir nopublicēti visi semināru skolas pasākumi, tā kā ieskatāties, tur ērti ir gan apskatīt kopumā pasākums, gan arī pieteikties tiem. Konkurences padome starptautiskajā līmenī piedalījusies vairāk kā 25 starptautiskos pasākumos šajā gada pirmajā pusē. To, ko vēlos uzsvērt, ir 2 arī projekti, kuros Konkurences padome ņem aktīvu dalību kopā ar OECD. Tie ir domāti uzlabot situāciju digitālajos tirgos un arī publiskajos iepirkumos. Tāpat šajā gada pirmajā pusē ir noslēgusies vairākas tiesvedības un ir saņemti kopumā 6 pozitīvi spriedumi. Sīkāk par Konkurences padomes aktivitātēm un paveikto šajā pirmajā pusgadā lasiet mūsu tīmekļa vietnē.